Tur, kur Daugava met savus lokus un daba dzīvo savā ritmā, atrodas vieta, kur cilvēki vēl joprojām ir daļa no dabas. Tā ir zirgu sēta Klajumi. Plašas pļavas, rīta migla virs laukiem, zirgi, kas brīvi skrien pretī vējam, un cilvēki, kas šeit ierodas, lai sajustu, kas patiesībā ir vērtības. Klajumi atrodas aizsargājumu ainavu apvidū Augšdaugavā, Daugavas lokos pie Eiropas Savienības ārējās robežas Latvijā. Klajumi māca, kā dzīvot ar komfortu, nezaudējot cieņu pret dabu. Šeit katra ūdenslāse ir vērtība. Klajumos ūdens nav pašsaprotams resurss, tas ir dzīvības pamats zirgiem, cilvēkiem, pļavām un visai apkārtējai pasaulē. Tāpēc šeit tiek domāts citādi. Tiek meklēti risinājumi, kas ļauj dzīvot saskaņā ar dabu. Viens no tiem – mākslīgais mitrājs. Mākslīgais mitrājs Klajumos darbosies kā dzīves filtrs, kur notekūdeņi attīrīsies dabiski, caur augiem, augsni un mikroorganismiem. Tas ne tikai samazinās piesārņojumu, bet arī radīs vidi putniem, kukaiņiem un augiem. Tīrāks ūdens nozīmē tīrākas upes un veselīgākus gruntsūdeņus mums visiem. Klajumi ir vieta, kur ilgtspējība nav teorija, tā ir ikdiena. To apliecina arī zaļais certifikāts un skaidrs skats nākotnē. Stratēģija līdz 2036. gadam, kad Klajumi svinēs savu 100 gadu jubileju. Klajumi ir arī svētku dienas. Reizi gadā šeit notiek zirgu un dabas izrāda Kumeļu rotaļas, notikums, kas pulcē vairākus tūkstošus apmeklētāju. Tā ir diena, kad daba, cilvēks un zirgs satiekas vienā stāstā un atgādina, cik daudz mēs varam iegūt, ja dzīvojam saskaņā ar vidi. Šis ir aicinājums visiem Klajumu draugiem, faniem, zirgu un dabas mīļotājiem mainīt pārradumus, neliet ūdeni velti, domāt līdzi, izvēlēties atbildīgi, jo katras piliens ir svarīgs un katra izvēle veido nākotni, lai arī turpmāk šeit, Klajumos, zirgi skrien brīvi, ūdens ir tīrs un daba paliek dzīva.